Labrīt! Ir 2024. gada 4. jūlijs. Daļa no uzņēmējiem iespējams izmanto vasaru un atpūtu, bet darbs uzņēmumos neapstājās ne uz brīdi. Tādēļ man prieks, ka jūlijā mēs atkal tiekamies kārtējā uzņēmēja rītā, ko rīkojam mēs, Lursatītāja kompānija. Šodienas tēma ir visai interesanta par digitalizāciju. Un ne tikai par digitalizāciju kā tādu, bet arī par tām iespējām, ko nodrošina šobrīd Eiropas Savienība, piešķirot finansējumu šādas te digitalizācijas, automatizācijas un efektivizācijas veikšanai uzņēmumos. Un tādēļ man vēl jau lielāks prieks, ka šodien šis uzņēmēja rīts ir kopā ar Ilzi Raudiņu. Labrīt, Ilze! Labrīt, labrīt! Ilze ir Latvijas IT klāstera Eiropas digitālās inovācijas centra projektu vadītāja, un tā ir tā persona, kura noteikti zina visvairāk šeit par tieši šīm te iespējām izmantot šo te Eiropas Savienības atbalstu. Ilze, kā tad ir? Kā uzņēmēji zina par tādām iespējām, un vai viņi tās izmanto? Izmanto. Un jāsaka, ka arvien vairāk un vairāk gribētos teikt, ka tie vispārējie dati, pēdējie pieejamie dati par digitālo tehnoloģiju izmantojamību uzņēmumos ir visai skaudri. Līdz šim mums ir 23. vieta, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības kontekstā, kas nav spīdoši, bet tāpēc ar šīm atbalsta programmām pilnīgi noteikti es ticu, ka mēs šos rādītājus uzlabosim, un tā interese ir pietiekami liela no uzņēmumiem, mums ir vairāk kā 3000 pieteikumu. Tā kā interesi ir, un kā uzzin no šādiem pasākumiem, tāpēc Lursatītājam paldies, ka jūs arī šādu pasākumu organizējat, un arī jūs esat uzaicinājuši mūsu ciemos. Centīšos maksimāli daudz informācijas sniegt, svarīgākās informācijas, lai uzņēmumiem tas ceļš ir saprotamāks un daudz vieglāks. Jā. Ļoti jauki, tad es domāju, ka jāķerās klāt. Tā teikt, kafijas krūzītes nav tik liela tilpuma, lai šodienas šī virtuālā tikšanās ar uzņēmējiem būtu ļoti ilga. Tad atgādināšu par to, ka tas, kas parasti interesē visiem. Vai būs prezentācija? Jā, visi tie, kuri piesakās uz mūsu semināriem, arī e-pastā saņem šos te semināra un webināru materiālus prezentāciju formā. Un tie, kuri šobrīd ir pieteikušies un šobrīd arī pieslēgušies, tiem ir lieliski iespēja izmantot šo te Slido.com aplikāciju un ar tēmu tur ir digitalizācija uzdot savu jautājumu. Jautājumus mēs atbildēsim kopā ar Ilzi tad šajā te pēc tam, kad būsim izstāstījuši savu stāstāmo. Tā kad esat aktīvi, izmantojiet iespēju pajautāt sev neskaidros jautājumus. Nu tad aiziet par to, kāpēc mēs runājam par digitalizāciju. Šī brīža apstākļos dārgākais no uzņēmēju resursiem ir laiks. Tas pirmkārt ir mūsu klientu laiks. Arvien mazāk un mazāk cilvēki, uzņēmēji ir gatavi gaidīt uz atbildēm, gaidīt uz ilgu līgumu saskaņošanu, piegādēm tā tālāk. Otrs ir nebūt ne mazāk svarīgais mūsu darbinieku laiks. Šobrīd Latvijā bezdarba līmenis ir zemā līmenī, arvien vairāk uzņēmēji runā dažādās jomās par to, ka ir jāpiesaista speciālisti un darbinieki no ārvalstīm. Un tādēļ katra stunda, speciālista apmaksātā stunda ir zelta vērtē. Un galu beigās arī mums pašiem uzņēmēju darbībā šis te laiks, kas ir atvēlēts, lai pieņemtu lēmumus, strādāt ar uzņēmējiem, kā strādāt, tas viss ir arī saistīts ar laiku un nevienmēr mums ir iespējas ilgi domāt. Lūk, šo pierāda arī
arī centrālās statistikas pārvaldes dati izmaksas uz vidējās izmaksas vienai darba stundai ir divkāršojušās pēdējo 10 gadu laikā, tās būtiski pieaugušas pēdējo 5 gadu laikā. Katrā nozarē, protams, ir atšķirīgi, ir tas stabilākas šīs nozares, kur iespējams jau sākotnēji atalgojuma līmenis ir bijis augstāks, līdz ar to tas arī lēciens varbūt nav tik liels, bet ir nozares, kur šie pieaugumi ir ļoti iespaidīgi. Un ar to ir jārēķinās uzņēmējiem, jo jebkura ražošanas pakalpojumu sniegšanas viens no izmaksu pozīcijām noteikti ir darbinieks. Tāpēc mans aicinājums ļaujiet, lai jums šis laiks kļūst no izaicinājuma par konkurences priekšrocību. Un kā to ir iespējams izdarīt? Tam palīdzēs šī automatizācija un digitalizācija. Gribu kliedēt dažus mītus. Viens no šādiem jautājumiem, ar ko mēs arī saskaramies strādājot ar saviem klientiem, tieši no šo piemēram, publisko iestāžu puses, no nevalstiskā sektora, par to, ka principā šāda digitalizācija, automatizācija ir privātā biznesa privilēģija. Gribu teikt nē, jo ir daudz risinājumu, jau gatavi risinājumi, kurus var izmantot tagad un tūlīt un padarīt efektīvāku darbu dažādos šajos segmentos, dažādās iestādēs, darbā ar dažādiem šiem datiem. Otrs, ko nereti saka savukārt tie, kuri ir mazie vai šie mikro uzņēmumi, viņi saka, jā, digitalizācija, automatizācija var atļauties tikai lielais uzņēmums, kur ir daudz resursu. Nebūt ne, kā reiz šajos mazajos un mikro uzņēmumos katra darbinieka stunda ir vēl vērtīgāka. Tieši šī resursa ierobežotība ir tā, kura divtik ir motivators domāt, kā kaut ko automatizēt, kā kaut kā efektivizēt šos ikdienas procesus, jo tas, tā teikt, ir sākums izaugsmai. Vienlaikus ir arī zināmi mīti par to, ka visi šie IT projekti vai tehnoloģiju ieviešanas ir ilgs process. Nebūt ne. Tāpat tās ir milzīgas izmaksas. Atkal oponēšu un vienmēr prasa IT speciālisti iesaistīties. Tiklīdz ir IT speciālists, tā gan pirmā, gan otrā pozīcija uzreiz tā teikt pieaug. Bet nē, tā nebūtu nav. Mums ir ļoti daudz jau gatavi risinājumi, kuru izmantošana un integrēšana jūsu biznesa procesos ir tikai jūsu vēlme. Lūk, jā. Manā uzņēmumā nav ko digitalizēt, esat un automatizēt. Esat ko tādu dzirdējuši, vai varbūt paši pie sevis esat nodomājuši. Tas būtu apsveicami, ja tā tiešām būtu. Un man tomēr rodas šaubas, vai tiešām tā ir. Kādēļ tā? Tādēļ, ka uzņēmuma iekšējie procesi, pat kāpjot ārā no ierastā ražošanas procesa automatizācijas, arī pašos iekšējos uzņēmuma biznesa procesos, kas ir administratīvie dažādi procesi, finanšu grāmatvedības uzskaita, darbs ar personālu, personāla dokumentācija, darba laika uzskaites. Šie dažādi loģistikas un transporta šie procesi, resursu pārvaldība, darbs ar datiem, kur tos glabāt, kā tos glabāt un datu ieguve galu beigās. Tāpat arī pati pārdošanas process. Tie ir tik daudzie procesi, kuros patiesībā ir ko padomāt, ko šeit varētu darīt labāk, efektīvāk. Lai saprastu, kurā virzienā virzīties un kas tad ir šie procesi, kurus varētu efektivizēt, ir jāsāk ar šo visu iekšējo biznesa procesu analīzi. Un svarīgi ir apzināties, kādus datus šajos procesos jūs izmantojat, ko jūs analizējat pēc tam, kā tie tiek apstrādāti. Iespējams, tie dati atkārtojās vairākos procesos, piemēram, ja mēs paskatāmies tik vienkāršu lietu kā klientu dati.
Klientu dati mums ir nepieciešami gan līguma sagatavošanai, gan rēķina izrakstīšanai, gan preču piegādes izpildēji. Tāpat arī tie, kuri strādā pēcapmaksā, ir svarīgi šī maksātspējas izvērtēšana, risku izvērtēšana īpaši svarīgi. Tas ir šiem te noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas, terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kuri nav visi bankas, tur pietiekami liels šis te nozaru apjoms un speciālistu apjoms, kuriem tas ir, kuri ir šie te likuma subjekti un pārbauda sankciju sarakstā. Un tas ir tikai klientu dati, mēs nerunājam par iekšējiem kaut kādiem šiem te datiem un analītiku. Līdz ar to tad jāpadomā par to, kā identificējot šo te konkrēto datu apjomu, šos te procesus, kā mēs varam iespējams šo nepieciešamo datu ieguvi digitalizēt, automatizēt, un te nāk talkā elektroniskas pasūtījuma formas, kuras atrodas mājaslapā, internetu veikali, kur ir šī te automatizēta klientu reģistrācijas platforma, automātiskās līguma formas un tā tālāk. Tas ir pirmais solis. Tur mēs dabūsim strukturētus datus elektroniskā veidā, kas ļaus saīsināt, piemēram, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Bet nākamais solis, par ko dara aizdomāties, ir par to, kā to pašu līguma formu vai reģistrāciju internetu veikalā padarīt klientam vēl ērtāku un vienlaikus ātrāku, un vienlaikus arī no datu viedokļa daudz efektīvāk. Un te tas nākamais solis, ko iespējams jūs neesat izdarījuši, piemēram, savā internetu veikalā, ir integrēt automātiskās datu ielādes. Viss tas, kas jums ir vajadzīgs par klientu, kas ir pieejams publiski šajos te reģistros, ir ielādējams no sistēmām, kas nodrošinās arī, protams, gan datu korektumu, gan arī stipri atvieglos gan pēc tam apstrādes procesu, gan arī no klienta puses šo te formu izpildīšanu. Jo galu beigās nekas tik ļoti neattālina no klientam pirkuma izdarīšanas, kā tas, ka ir ļoti sarežģīts, piemēram, reģistrācijas formas internetu veikalos vai šīs te pieteikuma formas kādam pakalpojumam. Tāpēc daži ieteikumi. Noteikti tad, kad domājat par digitalizāciju, automatizāciju savā biznesā, skatieties no šīs te lietderības viedokļa, kādas ir izmaksas un kāda ir ieguvuma, kāda ir tā attiecība. Un šajā gadījumā prioritizējam šīs te vajadzības, saprotam, kas ir svarīgākais, kas ātrāk dos šo te rezultātu. Otrs, pēc iespējām skatieties šo te procesu var kārtot un darīt pa solīšiem. Nav uzreiz jāveic pilnīga un liela apjomīgi šie te digitalizācijas, automatizācijas procesi. Un, starp citu, Ilze savā prezentācijas daļā arī stāstīs par to, kā piesaistīt šo te finansējumu, arī veicot šo te pakāpenisko dažādu iekšējo procesu digitalizāciju. Tāpat nereti mēs strādājam ar klientiem, kuriem jau ir kaut kāda pakalpojuma sniedzēja. Visbiežākais grāmatvedības sistēmas tiek izmantotas ārpakalpojumā, tātad šie digitālo pakalpojumu sniedzēji ir kaut kādas CRM sistēmas vai noliktavu šo te uzskaites sistēmas un tā tālāk. Un jāņem vērā, ka ļoti daudzos no pakalpojumiem kaut kādi dati jau ir integrēti no kaut kādiem pakalpojumu sniedzējiem, tā skaitā arī ir grāmatvedības sistēmas, kur, piemēram, Lursaf dati tiek nodrošināti, bet vienlaikus ir ļoti daudz paliek vēl lauka, kur tiek pildīti manuāli, bet tas, ko var darīt, ir pavaicāt savam pakalpojumu sniedzējiem, vai šos laukus nav iespējams tomēr aizpildīt automātiski. Un tas, ko mēs dzirdam savukārt no šo sistēmu
uzturētājiem, tad, kad mēs runājam ar grāmatvedības programmām, ar šīm CRM sistēmu uzturētājiem tā tālāk, mums klienti neprasa. Mēs to nedaram, tāpēc, ka klienti neprasa. Jo vairāk jūs jautāsiet, jo vairāk ir iespēju, ka šajās sistēmās nevis jums individuāli kaut kas tiks integrēts, bet kopumā visiem klientiem. Tā kā jā, esiet droši jautājiet par iespējām, un tas ir iespējams ceļš uz kopēju šādu te produktu arī attīstību, un tā teikt, visiem savs labums. Lūk, un galu beigās nevienmēr ir vajadzīgs individuāli kaut kādi šie te projekti, skatieties jau gatavus tehnoloģiskos risinājumus. To nav mazums. Arī izmaksu ziņā tas parasti ir daudz optimālāk nekā kaut ko programmēt individuāli. Un iespējams šādā veidā jūs arī izvairīsieties no kaut kādām kļūdām, jo sistēmu uzturētāji tad jau pārbaudīti produkti, tie jau ir tie, kuros tās kļūdas kāds ir novērsis. Ko tieši ar Lursoft IT digitālo risinājumu palīdzību var efektivizēt? Tie ir pārdošanas procesi, viss, kas saistās ar klientu izpētes procesu, sankciju pārbaudas, kas ir viens no šīs brīža uzņēmēju galvas sāpēm. Tāpat klientu uzraudzība, par ko es diezgan daudz arī pastāstīšu. Vienlaikus norādu, ka mēs runājam ne tikai par Latvijas uzņēmumiem, bet piemēram, klientu uzraudzībā arī Igaunijas juridiskās personas dati, tāpat datu ielādes, visas Baltijas valstis un šīs te pamatdati priekš grāmatvedības sistēmas ir pieejami. Jā, tā kā aicinājums domāt arī plašāk un domāt arī attīstot savu darbību ārpus Latvijas, kā ir arī ārvalstu dati pieejami. Adrešu dati. Ir vesela virkne pakalpojumu, kur ir svarīga šī te adrese, piegādes adrese, un gan cenas noteikšanai, gan vispār kaut kādu pakalpojumu nodrošināšanai, līdz ar to korektas adreses, kurjers nestāv uz ielas stūra un nemēģina sazvanīt klientu, jo neeksistē adrese, tas arī ir viens no efektivizācijas jautājumiem. Un galu beigās analītika. Biznesa lēmums veiksmīgi var pieņemt tad, kad mēs tos balstam uz datiem. Tā skaitā datiem analizējot savus datus, savu klientu datus, izmantojot šo te arī iegūto datu apstrādi. Risinājumi, caur ko šis viss ir īstenojums, ir divi. Lursoft API, kas ir saslēgums sistēmā, datu ieguvēji un pārbaudēji. Un otrs ir šis te uzraudzība, monitoringa pakalpojumi, kur ir gan tiešsaistes šis te rīks pieejams, gan arī to visu var integrēt jūsu sistēmā, veidojot jau automatizētus algoritmus bez jūsu iesaistes noteiktām darbībām. Mazliet par katru no šīm te iespējām. Adreses, tikai korektas adreses un iespēja arī iegūt koordinātas. Kādiem uzņēmējiem šis varētu būt svarīgi? Ja jūs nodrošināt piegādes, ja jūs, piemēram, izīrētās celtniecības stalažas piegādājat uz konkrētu adresi, tad jau pieteikuma formā korekta adrese ar to, ka jūs iegūstat arī koordinātas, ļaus jums precīzāk saplānot loģistikas maršrutu, aprēķināt transportēšanas izmaksas un tā tālāk. Pie mums pieejami visu trīs Baltijas valstu pilnie adrešu šie te reģistri tiek nepārtraukti arī apdeitots, jo vēl viena lieta, protams, kas ir jāatcerās strādāt ar jebkuriem datiem, ārkārtīgi svarīgi būt pārliecinātiem, ka jūsu piegādātājs šos te datus tiešām aktualizē un uztur šo te servisu atbilstošā kvalitātē. Klientu dati jau mazliet pieskārāmies, tātad, ja jūs integrējat kādā no savām iekšējām sistēmām, grāmatvedība, CRM sistēma un tā tālāk, šo te automātisko datu ielādi, tas nozīmē, tas ir ētāk un korekti dati. Tas nozīmē, ka, piemēram, internetu veikalā jūsu klients ievada tikai reģistrācijas numuru
un jūs iegūstat no oficiāla reģistra šobrīd aktuālo nosaukumu, pareizu juridisko adresi, PVN maksātāju numuru. Tāpat varat uzreiz jau pārliecināties bez cilvēka iesaistes vai gadījumā uzņēmuma reģistrācijas numurs, kas tiek ievadīts, nav jau izslēgts no reģistra. Tāpat arī iegūt dažādus papildus datus, piemēram, par tiem pašiem statusiem, kas aizliedz darījums ar šo personu. Tā ir saimnieciskās darbības apturēšana, darbības izbēgšana. Vienlaikus, ja tā ir līguma forma, automātiski var ielasīt arī parakstiesīgās personas. Attiecīgi atkal izpaliks cilvēku kļūdas, izpaliks ilgi šie procesi, kamēr kāds no darbiniekiem sakopē datus no tās pašas publiskās datu bāzes, un jūs daudz ātrāk varēsiet ķerties klāt konkrētā darījuma jau īstenošanai. Ja jūs strādājat ar šiem te B2B segmenta, jeb šo jūsu klienti ir juridiskās personas, tad Latvija un jūsu tirgus ir Latvija, tad vienlaikus automātiski var ielādēt arī dažādus datus, kas ļaus jums veidot savus algoritmus, piemēram, maksātspējas izvērtēšanai. Ar šo klientu mēs strādājam priekšapmaksā, pēcapmaksā vai pastāv kaut kādi riski, kalkulācijas un tā tālāk. Te var, piemēram, izmantot gan jau aprēķinātu reitingu datus, ir pieejami arī, piemēram, jaunākais ir vidreitings, nodokļu maksātāju reitings, kur arī var kā papildus maksātspējas izvērtēšanas faktoru iekļaut savos algoritmos. Gada pārskati dati, kas ļaus sakalkulēt iespējams automātiski jau kaut kādus šos te piešķiramos pēcapmaksas apjomus un tā tālāk. Tā kā iespēja ir ārkārtīgi daudz, un viss, kas ir vajadzīgs sistēmai, lai šo visu ielasītu, ir jūsu klienta reģistrācijas numurs. Savukārt, tajos gadījumos, ja jūs strādājat ar fiziskām personām, nav tā, ka tad nekādu iespēju nav. Arī šajā gadījumā strādājot ar privātu personām ir iespēja pirmām kārtām, tīpaši, ja jūs īstenojat šo te attālināto līgumu slēgšanu vai attiecīgi, tas īpaši sāpīgi ir, piemēram, šiem te nebanku kreditētājiem, pārliecināties pirmām kārtām, ka persona vēl joprojām ir dzīva, miršanas fakta pārbauda pirms līguma rēķinu noformēšanas vai aizdevuma noformēšanas. Tāpat ir atsevišķi dati, kas pieejami par maksātspējas, tātad šiem te procesiem ir informācija par to, vai, piemēram, šī persona nav kādai juridiskai personai savu piederošu mantu, kustamu mantu ieķīlājis un tā tālāk. Plus ir šie te iepriekš manis minētie NIL-TPFN likuma subjekti, kuriem savukārt vēl, piemēram, ir tāds specifisks risks, kā vai persona nav politiski nozīmīga persona. Un atkal, šo visu mēs varam attiecīgi integrēt sistēmā, kas ir nepieciešams, lai klients autorizējas, lai ir pieejams identifikators, pēc kura šos datus pārbaudīt. Kā es teicu, viena no lielajām sāpēm uzņēmēju darbībā šobrīd, un ne visi vēl joprojām apzinās arī šī jautājuma nozīmību, un daži vēl ir tikai, tā teikt, ceļa sākumā, lai sakārtot iekšējos procesus darbā gan ar piegādātājiem, gan ar klientiem, ir šī te pārbaudu sankciju sarakstos. Latvijā šis te nacionālais starptautisko sankciju likums paredz to, ka pie jebkura darījuma mums ir jāpārbauda sankciju riski. Sankciju riski ir dažādi, tās ir arī dažādas. Jūs strādājat ar precēm, pakalpojumiem, kuriem ir noteikti kaut kādu preču apretes ierobežojumi, tas ir jāņem vērā, bet tad programma minimums, kas mums ir jādara, ir jāpārbauda mūsu sadarbības partneris un tā saistītās personas, vai tam nav noteikti sankcijas, tātad aizliegums sadarboties. Un obligāti ievērojamās sankcijas ir Latvijas Eiropas Savienības ANO ļoti vēlamās, tāpēc, ka tās ir finanšu sektoram nozīmīgās, ir ASV šīs te sankcijas, un Lielbritānijas sankcijas, tas tāds papildus uz sankciju risku norādošs saraksts, pret kuru mēs salīdzinām.
Un, jā, šo visu var darīt manuāli. Šeit var arī pieslēgt sistēmu, kas nozīmē, tajā brīdī, kad klients piereģistrēs jūsu sistēmā, sistēma pati pārbauda caur šo te API pieslēgumu, pārbauda, vai persona nav šajos te sankciju sarakstos. Ja jūsu klienti ir Latvijas uzņēmumi, nedomājiet, ka tad uz jums sankcijas neatiecās. Latvijā tā vai tā, lai gan nav daudz personu un uzņēmumu, kuru patiešo ir iekļauts sankciju sarakstā, netrūkst uzņēmumu, kuri ir saistīti ar sankcijām pakļautām personām, un uz tām arī ir attiecināmas šīs sankcijas, attiecīgi aizliegums sadarboties. Līdz ar to Latvijas uzņēmumu gadījumā, piemēram, klients tajā brīdī, kad reģistrēs jūsu internetu veikalā vai aizpilda šo te formu, ieraksta reģistrācijas numuru, automātiski caur šo te API pieslēgumu tiek ielasīti dati priekš līguma, priekš šī te klienta izvērtēšanas, priekš pavadzīmes, un vienlaikus arī tiek pārbaudīts uzņēmums un ar to saistītās personas visos vajadzīgos sankciju sarakstos. Attiecīgi, tātad šis ir veids, kā šo te ātrāk realizēt. Arī, ja strādājat ar fiziskajām personām, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par Latvijas vai ārvalstu personām, pārbauda sankciju sarakstos veicama pēc atslēgu vārda. Arī to visu var automatizēt, nedarīt pašiem ar roku, bet ar vienu pieprasījumu veikt un pārbaudīt šajos vajadzīgajos sankciju sarakstos. Tie, kuri strādā ar ārvalstu uzņēmumiem, nereti par Lursoftu kā iespējamo datu piegādātāju vai servisu nodrošinātāju piemirst, tādēļ, ka mēs asociējamies ar Latvijas datiem, tā vairs nav. Apstrādājam gan Baltijas valstu šos te uzņēmumu datus, gan arī sankciju jomā. Visi šie risinājumi tiek nodrošināti arī sankciju pārbaudēm ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem. Te gan nav tik plaša funkcionalitāte, kā ir ar Latvijas uzņēmumiem, bet tāpat pārbaude pēc šī te nosaukuma ir īstenojama automātiski. Ja gadījumā jums nav integrācija plānota jūsu sistēmā, tad atcerieties, vienmēr ir jau gatavi rīki, kas šo te visu atvieglo procesu, tā kā gan sankciju saraksti, kas ir pieejami jebkuram bez maksas, gan īpaši sankciju risinājumi jau līgumu ietvaros, kas nodrošina vajadzīgos pārbaužu veikšanu. Bet ne par to šodienas tēma. Šodienas tēma ir par to, kā tad automatizēt, digitalizēt šos te procesus ar klientiem. Un, jā, viena tā lielā tēma, par ko es gribētu stāstīt šodien, ir tieši šī automātiska datu, klienta datu un klienta risku uzraudzība. Kādēļ? Tādēļ, ka šī brīža otrs lielais izaicinājums ir ārkārtīgi dinamiskā uzņēmējdarbības vide. Mums tā liekas, ka nekas īpaši kā nenotiek, bet vienlaikus katru dienu Latvijas uzņēmuma reģistrā jau notiek vairāki tūkstoši dažādu notikumu. Aizvadītajā mēnesī 1150 uzņēmumi tika izslēgti no reģistra, vai tiem uzsākās likvidācijas process, cik ļoti jūs esat pārliecināti, ka jūsu klientu lokā, kuri līdz šim ar jums ir sadarbojušies, neviens no šiem uzņēmumiem nav. 251 uzņēmumam tika apturēta saimnieciskā darbība, kas savukārt liedz jebkādus darījumus, pārskaitījumus. Līdz ar to atkal, vai jūsu klientu groziņā, potenciālo esošo vai uzsākto sadarbības projektu ietvaros, vai nav kāds no šiem te uzņēmumiem. Un tas pamatlieta, kas ir jāatcerās, ka labs klients vakar nenozīmē, ka tas būs labs rīt. Tieši dēļ tā, ka viss mainās. Uzņēmums, kurš pirms gada samaksāja priekšapmaksā, nākamo pasūtījumu jūs nodrošinājāt pēcapmaksā, samaksāja laicīgi. Nākamais veiksmīgi visi šī veiksmīgo darījumu ķēde it kā turpinās, bet var gadīties, ka tieši šo pēdējo šo darījumu klients kavēs apmaksu vai neapmaksās.
Tāpēc ir svarīgi zināt, kas tieši notiek ar jūsu sadarbības partneriem, gan klientiem, gan arī piegādātājiem. Un tam noder šis te automatizētās uzraudzības rīks, jeb LURSAP monitorings, saucam mēs viņu arī par klientu portfeli. Un šis ir risinājums, kas gan ietaupa resursus, gan jūs saulaicīgi jau saņemat informāciju, un kas ir vēl labā lieta, šis ir gatavs risinājums, kuru jūs varat izmantot tiešsaistē, un tiem, kuri skatās un īsteno kaut kādas digitalizācijas procesus jau iekš viņu pašu sistēmām, ir šis te arī API pieslēgums. Sistēma ir ārkārtīgi vienkārša. Pasakam, pievienojam sistēmā, ko mēs gribam uzraudzīt, uzņēmumi, to reģistrācijas numuru, personas, adreses, tālāk norādam, uz kādiem e-pastiem mēs gribam saņemt paziņojumus un par ko tieši jūs vēlaties saņemt paziņojumus. Saņemšana, kā es teicu, ir iespējama gan e-pastā, gan arī ieintegrējot sistēmā. Un Latvijas uzņēmumi tiek monitorēti pēc reģistrācijas numura, un šīs sistēmas pielietošana ir ārkārtīgi plaša. Mēģināšu ilustrēt to ar piemēriem. Piemēram, izmaiņas reģistrācijas datos. Tātad sistēma noziņo, ja jūsu klients maina nosaukumu, juridisko adresi, PVN maksātāja status izmaiņas, teiksim, kļūst par PVN maksātāju vai gluži otrādāk tiek izslēgts no PVN maksātāja status. Kāpēc tas ir svarīgi un kur to izmantot? Ticiet man, grāmatvede, kura saulaicīgi pirms rēķina izrakstīšanas zinās, kādi ir aktuālie dati, ietaupīs ļoti daudz laika, kas tiek patērēts aizsūtot, sagatavojot dokumentu, nosūtot klientam, tad secinot, kaut kas nav pareizi, atkal notiek komunikācija par labošanu, atkal atkārtota sūtīšana. Ideāli ir tad, ja mēs uzreiz varam korekti izrakstīt tos pašus rēķinus, un tam savukārt noder monitorings. Monitorings noziņo, ka ir kaut kas mainījies, attiecīgi grāmatvedis, datu operators, sekretāri jūsu sistēmā jau var ievadīt šos te datus manuāli, ja nav šī te integrācija īstenota ar datu ielādi. Divi tik svarīgi ir uzreiz zināt šos te sadarbību ierobežojušos notikumus, tādēļ, ka principā jums pirms katra darījuma ir jāpārliecinās, vai klients, kam jūs izrakstat šo te rēķinu, vai tam nav, piemēram, apturēta saimnieciskā darbība, vai ir reģistrēta darbības izbeigšana. Attiecīgi, lai izvairītos no šādas te nevajadzīgas manuālas darbības, kas ir apgrūtinoša un riskus radoša. Šajā gadījumā, ja nostrādā monitorings, jūs zinat, ka no jūsu visu klientu loka tieši šie uzņēmumi ar šiem uzņēmumiem šobrīd nevar sadarboties. Vienlaikus likvidētos uzņēmumus vai reorganizētos uzņēmumus jūs jau saulaicīgi izņemat no sistēmas vai izdarat kādas atzīmes savā, piemēram, grāmatvedības sistēmā, ka tālāk tad vai nu līgums, piemēram, ir pārtraucams dēļ likvidācijas vai kā savādāk. Tāpat ir vesela virkne notikumu, kur izstrādājot ar klientiem un izmantojot šo te monitoringu, ļauj jums saulaicīgi saprast, ka kaut kas mainās ar jūsu klienta maksātspēju. Jūs uzsākot, piemēram, sadarbību ar klientu, kam esat piešķīruši pēcapmaksas tiesības, sadarbojaties, kā viss kārtībā, bet, kā es teicu, viss aiz loga ātri mainās, un ja jūs saulaicīgi pamanīsiet to, ka, piemēram, šim klientam klients ir pieteicis ārpustiesiskās aizsardzības procesu, ir uzsākts maksātnespējas process, tad jūs uzreiz varat reaģēt, nenokavēt arī savas kreditoru šīs prasījumus arī pieteikt. Vienlaikus ir šie te notikumi, kuri jau varētu brīdināt vai būt kā sarkanie karogi, ka iespējams ir divi tik rūpīgi jāpieskat, vai klients veic saulaicīgi apmaksu, vai varbūt ir jāpārtrauc sniegt pakalpojumus vai izsniegt preces pēcapmaksā. Piemēram, klientam strauji pieaug nodokļu parādi. Klientam
tiek reģistrētas pretenzijas par maksājumiem. Tie ir gan LURSAP klientu dati, gan arī šīs te parādu piedziņas lietas no PAUS konsults un verdikts šiem te parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem. Jaunas tiesu sēdes, varbūt paskatāmies, kāds cits varbūt ir vērsies pret jūsu klientu par to, ka tiek kavēti nesaulaicīgi maksāti rēķini, tad varbūt jūs sevi varat pasargāt un savu biznesu. Tāpat ir klienti, kuri ir teikuši, ka izmanto, piemēram, izmaiņas CSDD datos, tātad autoparkā vai traktoru tehnikas reģistrā veiktās šīs te izmaiņas arī kā viena no riska faktoriem. Tajā brīdī, ka klients sāk pārdot visus savus automašīnas traktoru tehniku, tad teiksim, ir varbūt jāpieskata mazliet rūpīgāk. Galu beigās arī sankciju riski ir tas, kas mainās. Vēl joprojām ar vien jaunas personas tiek iekļautas sankciju sarakstos. Pavisam nesen ir arī šī pēdējā Eiropas Savienības sankciju paka ir pieņemta tā kā atkal jaunas personas, kuras tiek pakļautas sankcijām, ir jāskata, vai jūsu klients un ar to saistītās personas nav tās, uz kurām tās attiecās, attiecīgi jau izmantojot šīs te līgumā ieteicami iekļautās klauzulas, šī sadarbība mums ir jāpārtrauc. Un, ja jūs esat šī NLTPFN likuma subjekts, tad zinat, ka ir arī dažādas citas risku izmaiņas, par kurām jūs varat zināt. Piemēram, mainās patiesais labuma guvējs, līdz ar to zinat, ka ir jāveic atkārtot, piemēram, klienta riska pārvērtēšana. Vienlaikus monitorings nodrošina arī tādus notikumus, kuri var palīdzēt pārdošanas procesā. Piemēram, jaunas struktūra vienības tiek vai nu veidotas vai savukārt aizvērtas, kas ļauj saprast, vai jūsu klients vai potenciālais klients sašaurina vai paplašina savu darbību, piemēram, ja tā ir joma, kur tiek tirzniecības, piemēram, vietas vairākas reģistrētas un tā tālāk. Akcijas, preču, licences, ja ir jūsu klients un sadarbojaties ar būvniekiem, tad būvkomersantu reģistra izmaiņas. Tas ir vēl viens reģistrs, kurā mēs varam redzēt, ka, piemēram, šim te būvniekam tiek kāda no šīm te licencēm darboties, tiek anulēta. Tāpat Latvijā nereti tīpaši sadarbojoties ar maziem uzņēmumiem, ļoti būtisks biznesa atslēga ir amatpersonas un īpašnieki, kam pieder šie klienti, un nereti to maiņa nozīmē vienlaikus arī paaugstināt šo iespējamību, ka tiks meklēti citi piegādātāji. Attiecīgi var būt, ka tieši šādas informācijas saulaicīga saņemšana ļauj uzsākt saulaicīgi arī komunikācija ar jūsu klientu un tādējādi varbūt nepazaudēt kādreiz šo klientu. Lūk, un arī mārketinga nolūkiem var izmantot monitoringu. Šogad vairāk kā 5000 uzņēmumu Latvijā svin savu 30. dzimšanas dienu, tā kā arī uzņēmuma dzimšanas dienas, kas var būt lielisks klienta attiecību uzturēšanas tāds elements, apsveikšana, neaizmiršana par tādām var tikt īstenota tieši caur šo te mārketinga, šo te monitoringu, un e-pastā varat saņemt, kad tuvojās jūsu sadarbības partneri šī te dzimšanas diena. Kā es teicu, Baltijas valstis ir tie dati, pie kuriem mēs šobrīd ļoti cītīgi arī strādājam, attīstam arī pakalpojumus, tāpēc kā arī Latvijas uzņēmēji arvien vairāk un vairāk skatās uz darbību ne tikai Latvijas, bet vismaz Baltijas līmenī un, protams, potenciāli arī tālākās valstīs. Līdz ar to ir spērti pirmie soļi arī šajā te klientu uzraudzībā tieši Igaunijā. Attiecīgi vairāk šie te notikumi, kur arī palīdz gan uzturēt aktuālus klientu datus, tā skaitā PVN maksātāja status, kas savukārt var norādīt uz to, lai korekti piemērojam šīs te PVN likmes, gan sankciju riski un citas izmaiņas. Un, jā.
Sankciju jomā monitorings atkal, tāpat kā pārbaudes, arī šī sankciju risku uzraudzība nepārtraukti ir svarīga, ir iespēja monitorēt gan Latvijas uzņēmumus, gan arī vēlreiz atkārtošu jebkuru ārvalstu uzņēmumu, jebkuru personu pēc atslēgu vārdiem attiecīgi. Šādā veidā jūs arī sadarbojoties, gan varbūt piesaistot piegādātājus, gan arī kā klientus, ārvalstu klientus varat būt droši, kā šis sankciju risks tiek uzraudzīts. Lūk, tāpat ir arī šie citi monitoringa veidi, strādājot ar privātu personām. Iespējams, jums ir būtiski zināt gan miršanas faktu, gan, piemēram, zināt, ka ir izsludināts mantojums. Tātad, piemērs komunālo pakalpojumu sniedzēji, kur savukārt mantojuma ziņas un attiecīgi par to, ziņa par to, ka ir izsludināts mantojums, ļauj arī parādu gadījumā pieteikt šo te parādu kā daļu no mantojuma. Un nekustamo īpašumu jomas monitoringi, kas ļauj sekot līdzi aktivitātei ar pirkuma darījumiem, izsolēm, kas tiek izsludināts saistībā ar nekustamiem īpašumiem vai nekustamā īpašuma dati tiek mainīti. Jaunreģistrēto uzņēmumu monitorings un daudzas citas iespējas, kas ļauj gan pārdošanas procesa dažādos etapos, gan mārketinga aktivitātēs izmantot šo te monitoringu. Vēlreiz par priekšrocībām. Ir gatavs risinājums, slēdziet līgumu, lietojiet. Ja vēlaties, integrējiet visus vai daļu no šiem te monitoringiem savās sistēmās, veidojiet savas loģiskās ķēdes, kas automātiski noteikts algoritms, kas paredz, piemēram, klienta konta bloķēšanas pie saimnieciskās darbības apturēšanas, piemēram, vai uzdevumu definēšanas klientu izpētē, risku pārvērtēšanu, piemēram, gadījumos, ja monitorings paziņo par šo te iespējamu sākratību jaunā sankciju ierakstā. Un šis rīks ir tas, kuru jūs pilnībā pārvaldat, paši lietojat šos datus, liekat paši klāt, ko jūs monitorēsiet pilnīgi neatkarīgi no Lursurt un Lursurt darba laika. Definējiet, kādus notikumus jūs saņemsiet, pasakiet, uz kuriem e-pastiem uzņēmumā sūtīt. Tāpat ir pieejama daudz monitoringa sarakstu veidošanas funkcionalitāte, kur pret vienu klientu sarakstu var veidot līdz 5 monitoringa scenārijiem un arī, piemēram, likvidēto uzņēmumu dzēšana automātiski no šiem te sarakstiem. Un, jā, tās ir tās priekšrocības, kuras ir šim te rīkam, bet vienlaikus izmantošu iespēju un izstāstīšu par to, kādas ir tās biežāk pieļautās kļūdas tiem, kuri jau izmanto šo te monitoringa pakalpojumu. Nereti klienti fokusējās tikai uz saviem klientiem, bet aizmirst par piegādātājiem, un piegādātājs ir tas, kurš arī rada riskus. Nepiegādās jums izējmateriālu saulēcīgi dēļ kaut kādām ķibelēm, kas iespējams jau bija redzamas saulēcīgi, ja būtu pieslēgts šis te monitorings. Jūs nespējat izpildīt savas saistības, saražot saulaicīgi kaut ko un piegādāt, kas savukārt nozīmē gan reputācijas riski, gan soda naudas par līgumu neizpildēm un tā tālāk. Otrs, ko klienti dara, aizmirst, ka ir nepārtraukti jaunie klienti jāliek klāt, jaunie sadarbības partneri jāliek klāt, monitoringa sarakstā ieliek un aizmirst uz visiem laikiem. Un tas ir tas, kas pazemina šī rīka efektivitāti. Tāpat reizēm kāds izvēlās saņemt notikumus par saviem klientiem, sadarbības partneriem tikai tad, kad jau ir par vēlu. Tie ir tie notikumi, tad, kad jau vairs neko nevaram darīt, neko nevaram mainīt, jau tas pakalpojums ir sniegts vai prece ir aizvesta.
Jā, nepamanam šīs lietas. Un vēl viens ir otrs savukārt scenārijs ir tas, ka tiek uzlikts, ka tiek monitorēts viss iespējamais. Vajadzīgs, nav vajadzīgs, tiks izmantots, netiks izmantots, tas atkal šo monitoringu sistēmas efektivitāti un lietderību jūsu ikdienas procesos ļoti, ļoti samazina, un beigās šie e-pasti ir nevis ar pievienoto vērtību, un jūs tiešām kaut ko darat lietas labā un izmantojat šo informāciju un sakārtojat šos te procesus, bet padarat to par spamu, kas tiek ignorēts. Viens no tādiem priekšstatiem ir tas, ka šāda automatizēta uzraudzība, tas ir dārgs prieks, nebūt ne. Šis ir tas pakalpojums, kas ir pieejams gan mazam uzņēmējam, gan lielam uzņēmējam, jo šāda rīka izmantošanas cena ir atkarīga no tā, cik daudz jūs un cik daudz uzņēmumus jūs monitorēsiet un kādas monitoringus gribat izmantot. Un, ja jūsu klientu skaits ir līdz 100 uzņēmumu Latvijā, jums tas izmaksās 150 eiro gadā. Tas ir droši vien divreiz mazāk nekā jūs maksājat par, piemēram, šo telefonu vai internetu jūsu birojām. Lieliem uzņēmumiem attiecīgi, protams, atkarībā no šī klientu skaita. Jā, ja mēs runājam par digitalizāciju, tad lielais jautājums ir, kad ir īstais laiks par to domāt, un mana pārliecība, ka tas ir jādomā tagad. Un viens no iemesliem ir arī tas, ka ir šobrīd pieejams šis Eiropas Savienības atbalsts digitalizācijai, kuru īsteno gan Eiropas digitālās inovācijas centrs caur šiem grantu programmu un otru programmu, kas ir saistībā ar aizdevumiem. Un otrs, jā, šī organizācija, caur kuru savukārt ir iespēja uzņēmumam, publiskajiem sektoram veidot pētniecības un digitalizācijas, šīs transformācijas projektus, ir Latvijas digitālais akcelerators. Lūk, tā kā es šobrīd savu stāstām esmu pabeigusi, un manuprāt, ka Ilze ir tā, kura tagad noteikti izstāstīs daudz noderīgas informācijas par to, kā tad ir iespēja izmantot šīs finansiālās iespējas, ko piedāvā un atbalsta Eiropas Savienība. Ilze, skatuve ir tava. Liels paldies par ievadu, ļoti noderīgi, un man liekas, mēs dzirdējām lieliskus risinājumus tādai klientu pārvaldībai un šim monitoringam, kas attiecīgi var uzlabot uzņēmumu arī šos iekšējos procesus. Tā kā, man liekas, ļoti noderīgi, un tas arī viennozīmīgi atbalsta attiecīgi šos procesus un arī šīs programmas, kas šobrīd ir pieejamas kā valsts atbalsts, kā Eiropas Savienības atbalsts, noteikti paredz šādu konkrētu risinājumu arī izmantošanu. Nu tad, kā es solīju arī sākumā, es centīšos jums visiem pastāstīt par atbalsta iespējām. Kas tad ir Eiropas digitālās inovācijas centrs, ko mēs darām un kā mēs palīdzam uzņēmumiem tikt pie šī atbalsta, attiecīgi, lai uzlabotu iekšējos biznesa procesus. Jā, kā jau man pieteica, esmu Ilze Raudiņa un pārstāvu vienu no Eiropas digitālās inovācijas centriem Latvijā. Es gribu sākt ar to, kāpēc tad vispār uzņēmumiem ir vajadzīgas šīs tehnoloģijas. Galvenokārt, manuprāt, tā ir konkurētspēja. Ja mēs uzņēmums uzlabosim savu konkurētspēju, mēs noteikti būsim soli tālāk par šiem saviem konkurentiem. Un tas mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi, jo konkurence ir pietiekami liela. Un mēs noteikti gribam būt soli tālāk, nevis tur kaut kur aiz muguras, jo tā cīņa arī par
ar klientiem ir ļoti, ļoti būtiska. Tādā veidā mēs tikai varam arī pastāvēt tirgu. Un digitāli risinājumi, digitālas tehnoloģijas viennozīmīgi palīdz uzlabot šo produktivitāti, efektivitāti, būt ātrākiem, pieejamākiem saviem klientiem. Jo, lūk, arī partneri un klienti principā pat piespiež mums būt efektīviem, jo es gribu kā klients ērtāk, es gribu kā klients ātrāk, es gribu kvalitāti un es gribu arī apjomu. Un dažādi automatizācijas, robotizācijas risinājumi to nodrošina. Protams, arī darbspēka problēmas. Vēl joprojām mums ir darbspēka problēmas Latvijā. Īpaši, ja mēs runājam par lauksaimniecību, piemēram, ja, kur trūkst reāli darba roku. Un arī tur, ieviešot robotus, mēs spējam šo savu biznesu, principā, uzturēt dzīvu, teiksim tā. Un vēl kas, roboti neslimo, robotiem nav vajadzīgas pauzes, un roboti, ieprogrammēti roboti, ja, daudz mazāk tātad pieļauj šīs kļūdas, cilvēciskās kļūdas. Līdz ar to arī tas ir ļoti, ļoti būtiski un, protams, nebeidzamais progress. Digitalizētā šī ekonomika, digitalizācijas ekonomika ir 7 reizes straujāk attīstās kā šī tradicionālā. Līdz ar ko mums ir vienkārši tirgus piespiež būt ātrākiem un izmantot šīs tehnoloģijas. Un, protams, ir arī tā otra puse, kāpēc to vispār nedarīt. Jā, rezultāti ir redzami ilgtermiņā, jo, ja mēs runājam par digitālo transformāciju, tad tas ir tāds nebeidzams process. Bet ļoti arī pareizi kolēģi teica, mēs varam sākt ar mazumiņu projektu pa projektam, sakārtot procesu pa procesam, un līdz ar ko īstermiņa projektus saliekot kopā rodas šī ilgtermiņa iegūma, šī ilgtermiņa efektivitāte. Līdz ar ko ir vērts domāt varbūt arī tādos solīšos, nevis uzreiz domāt, kā visu sakārtot vienā piegājienā. Lūk, tas ir sarežģīti, nav laika iedziļināties. Par to, kas tas ir sarežģīti, es arī gribētu oponēt. Jā, ir lielāki projekti, ir ietilpīgāki projekti, bet ir arī šie tādi vienkāršāki, mazāki risinājumi, kas uzreiz jau būtiski palīdz redzēt to ieguvumu. Jā, arī nav zināšanu, kas tad ir pieejams. Loģiski, šis ir ļoti, ļoti strauji laikmets un tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji. Risinājumi rodās arvien katru dienu, viņi tiek uzlaboti. Un parastais uzņēmējs, grūti ir tam visam izsakot līdzi. Arī tāpēc ir ļoti labi, kad ir šādi pasākumi, kuros tātad mēs arī informējam par tām iespējām. Lūk, un bieži vien arī pārmaiņas nepatīk. Mēs esam pieraduši tā, mums ir ērti, ja? Mums ir grūti iziet arī no savas komforta zonas kaut kādos brīžos un varbūt arī motivēt savus darbiniekus to darīt. Līdz ar ko, protams, vienmēr ir tātad plusi un mīnusi, ja? Bet saliekot kopā, es domāju, viennozīmīgi tie plusi noteikti ir vairāk. Jā, kā jau Līga minēja, mēs esam Latvijā 2 Eiropas digitālās inovācijas centri. Vieni tātad, kas esam mēs, nodarbojas tieši ar iekšēju procesu digitalizāciju. Ja mēs runājam par visu, sākot no loģistikas, pārdošanas, administratīviem procesiem, jebko, ko jūs varat iedomāties kā procesu uzņēmumā, tas ir pie mums. Tātad, ja to jūs gribat uzlabot, droši nāciet pie mums. Pie Latvijas digitālā akceleratora attiecīgi, ja ir doma izstrādāt jaunus produktus, kādas digitālas platformas, tātad vairāk par inovāciju attīstību. Kas tad ir vispār tie Eiropas digitālās inovācijas centri? Tātad tā ir tāda Eiropas mēroga iniciatīva, kura paredz veicināt digitālu tehnoloģiju un risinājumu lietojamību šajos uzņēmumos kā tādos. Un Eiropā ir vairāk kā 160 šādu centru, kas atbalsta tieši uzņēmumu attīstību. Un, kā teikt, Eiropa ir sasprojusies un sapratusi, ka mums ir jākonkurē ar lieliem tirgiem, ar Indiju, ar Ķīnu, ar ASV, līdz ar ko
Tātad šī iniciatīva ir nākusi ārkārtīgi laikā, un, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējiem gadiem, iepriekšējiem periodiem, tad digitalizācijai nauda nav bijusi līdz šim tādai uzņēmuma attīstībai, līdz ar ko šis ir tas īstais laiks, kā Līga teica, nevelkot garumā, domāt par digitalizāciju attīstību uzņēmumā. Un ko tad mēs piedāvājam, ko mēs darām? Protams, tas ir, mēs esam kā šis primārais konteksts, tas pirmais stabiņš ir laikam sākotnēji tas vissvarīgākais, kā līdz šim digitālajam projektam tikt. Mums ir iedots tāds valsts mandāts, un mēs esam tas primārais kontakts ar uzņēmēju. Ko tad pie mums dara? Pie mums pretendējot uz šo digitalizācijas atbalstu, mēs izvērtējam jūsu digitālo briedumu, kāds tas ir šobrīd, izstrādājam digitālās attīstības ceļakarti, balstoties uz jūsu problēmu situāciju, uz šīm vēlmēm un vajadzībām, sakārtot kādu no šiem procesiem, un attiecīgi arī sniedzam pēc tām atzinumu par to, kā tad projekts ir ieviests un cik tas investīciju liederīgums ir atmaksājies. Ekspertu konsultācijas, dažādas ekspertu vizītes uzņēmumos, tiešām, ja arī ir kaut kādas domas par to, ko un kā vajag, ar kuriem procesiem sākt, tad mēs esam tie, pie kuriem vērsties. Tāpat šādi visādi dažādi informatīvu pasākumu nodrošināšana, jo, protams, stāstīt, tas ir pats svarīgākais, lai tad uzņēmumiem ir absolūti izpratne par to, kā arī esam atvēruši mākslīgā intelekta zinātības centru, jeb AI studio, tā kā arī visi esiet laipni gaidīt pie mums ciemos Skolas ielā 11. Lūk, tagad tā konkrētāk jau par atbalsta programmām. Šobrīd tās digitalizācijas attīstībai ir divas pieejamas. Grants procesa digitalizācija, kuru tātad administrē LIA, un finanšu instrumenti digitalizācijai, kas ir zem Altuma. Kāda ir tā galvenā atšķirība? LIA projekti ir līdz 100 000, un tur mēs vairāk runājam par tādām programmatūrām, tāda tipa risinājumiem, un attiecīgi Altuma projekti ir no 100 000 uz augšu ar kapitāla atlaidi līdz 35%, un tur attiecīgi tādi finansiāli ietilpīgāki projekti, kas paredz jau arī kaut kādas infrastruktūras attīstību, lielu iekārtu iegādi, un šī ir tāda būtiskākā atšķirība. Plānotas ir vēl dažādas programmas, kas ir digitālo prasmu attīstības programma ar septembri. Tad ir jaunu produktu izstrāde un kā arī testēšana pirms ieviešanas, kas ir ārkārtīgi interesants pakalpojums, kas nodrošina sākotnējo tehnoloģiju testēšanu, sākotnēji patestēt un pēc tam iegādāties caur kādu no šīm programmām. Jo jā, ir lētāki risinājumi un ir arī, protams, finansiāli ietilpīgāki risinājumi. Līdz ar ko tā patestēšana ir ārkārtīgi tāds labs atbalsts uzņēmumiem. Lūk, un lai jebkuram no šiem projektiem un arī šiem finansējumiem pieteiktos, ir noteikti jāsaņem no mums digitālās attīstības ceļakarte. Tā kā teikt, bez mums jūs tālāk netiksiet. Kas ir vēl būtiski? Es teiktu, garumā nevajag vilkt, jo projektu šis garums ir ļoti dažāds un programmas ir aktīvas līdz 26. gada 30. jūnijam. Līdz ar ko tā kā domājiet un noteikti piesakieties. Vairāk par programmām. LIA programma, tātad kopējais finansējums ir pietiekami liels. Un šī programmas finansējums iedalās divās daļās.
līdz 5,000 eiro. Šobrīd jāsaka tāda labā ziņa, kad ir ministru kabineta grozījumi ierosināti šo ciparu palielināt līdz 10,000. Un atbalsta intensitāte ir 100%. Tātad, ja uzņēmumam jāsadz tikai un vienīgi PVN daļa, tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti pievilcīgi. Šobrīd kvalificējas tam tikai sīkie un mazie komersanti. Paredzam, ka ar grozījumiem arī varēs pretendēt lielies uzņēmums uz šo vidēji un lielie uzņēmumu. Lūk, un šis projekta ieviešanas ilgums ir attiecīgi 12 mēnešu laikā, un atbalsts ir saskaņā ar de minimis atbalstu, līdz ar ko jūs ļoti labi varat pārliecināties un viegli pārliecināties EDS sistēmā, vai jūsu uzņēmumam ir de minimis atbalsts vai attiecīgi nav. Ja tā nav, tam var ļoti vienkārši pieteikties. Un tad ir šis lielais finansējums līdz 100,000. Un te jau ieslēdzās arī atbalsta intensitātes no 30 līdz 60%. Atbalsta saņēmēji ir visi veidi komersanti, visa lieluma komersanti, kā arī kooperatīvās sabiedrības, zemnieku saimniecības, biedrības nodibinājumi. Un, attiecīgi, tur projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši. Lūk. Par atbalsta intensitātēm runājot, kā minēju, šis mazais finansējums līdz šim 5,000 ir 100%, un attiecīgi līdz 100,000 tur jau iestājas atbalsta intensitāte, ņemot vērā ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī uzņēmumu lielumu. Tātad šajā tabulā jūs noteikti varat identificēt sevi, kur jūs ierakstaties kā uzņēmums, kādam atbalstam. Visu laiku runājam par šiem procesiem, kolēģi jau arī minēja, nosauc šos procesus, te ir attiecīgi arī pāris piemēri, ko tad tas nozīmē. Tad būtiskākais un aicinājums uzņēmumiem ir patiešām izvērtēt šos iekšējos procesus un apskatīties, kurš tad ir tas, kā teikt, galvenais pudeles kakls, kas neļauj varbūt tik ātri tādai kopējai uzņēmēji darbībai attīstīties un iet uz priekšu straujāk. Tātad, ja mēs identificējam, ka mums ir kaut kādos pārdošanas procesos ierobežojumi, kaut kādas problēmas, tad sākt ar to. Kas ir labi? Projektus var veikt vairākus, kā jau es arī minēju. Tātad secīgi, vien pēc otra. Pabeidzam vienu, piesakamies nākamajam. Ievērojot to, ka kopējā šī atbalsta summa, ja mēs runājam par LIA programmu, ir šie līdz 100,000. Līdz ar ko sakārtojam vienu procesu, ejam pie nākamā. Kāds ir tāds ieteikums siltāks, tad skatāties, kuri projekti jums paredz īsāku ieviešanas laiku. Jo, kā es minēju, 28. gada 30. jūnijas arī jau vairs nav aiz kalniem, līdz ar ko tad sākt ar tiem procesiem, kurus ir sakārtot ātrāk un vienkāršāk. Lūk, par to, kas tiek un kas netiek atbalstīts programmās būtiski, ir saprast to, ka es sākšu varbūt par to, kas netiek atbalstīti jau kaut kādi veikti darījumi, jau kaut kādi parakstīti līgumi. Ja tas ir izdarīts, tad noteikti tas netiks attiecināts šī projekta ietveros. Tāpat arī kaut kādu esošu jau sistēmu atbalsts vai papildināšana arī nē. Te mēs runājam vairāk vai mazāk tātad par jaunu projektu, ko mēs ieviešam uzņēmumu. Kas tiek atbalstīts? Tie gan gatavi risinājumi, gan programmatūra, licences arī, un arī izstrāde. Ja mēs pieņemsim runājam par kaut kādu mājaslapu vai e-komercijas platformas izstrādi, tad vai iegādi ir jāsaprot, protams, ka tas ir jāpielāgo absolūti jūsu vajadzībām, līdz ar ko arī tātad izstrāde programmas ietveros tiek attiecināta. Lūk. Tā, par Altumu pāris vārdus. Šie projekti no 100,000 līdz 5 miljoniem ir veiktas ļoti būtiskas izmaiņas šajā programmā.
Un Altuma projekti tiek veikti un atbalstīti tātad aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā no šiem 100 000 līdz 5 miljoniem. Iepriekš bija iezīmēti 7 miljoni. Kapitāla atlaide, šis kopējais apjoms ir līdz 35% apmērā no projektu kopējām izmaksām un nepārsniedzot 200 000. Agrāk bija 1 miljons, bet ir veiktas šīs izmaiņas, lai maksimāli vairāk varētu atbalstīt projektus. Un projekti ap 600 000 varētu arī iegūt šo maksimālo atbalstu. Ļoti silts ieteikums ir sākotnēji, ja mēs runājam par Altuma programmu un projektiem, noteikti aiziet konsultācijā uz Altumu, jo tur ir, protams, tas viss ir nedaudz sarežģītāk, te ir lielākas summas, tur jāskatās visas uzņēmumu bilances, attiecīgi biznesa plāni, un tur arī tātad šis procents ir līdz šiem 35%, un kam jūs kvalificēsieties, tas noteikti ir jāizrunā individuāli ar Altuma kolēģiem. Ļoti līdzīgi arī par to, kas tad tiek un netiek atbalstīts Altumā. Atbalstīts tiek gan tehnikas, gan iekārtas, gan arī būvniecības izmaksas līdz 10%. Tātad vai tās būs kaut kādas platformas priekš ražošanas iekārtām, piemēram. Tāpat arī nemateriālie aktīvi, kas ir programmatūra, patenti, noteikti ir jāsaprot arī tā proporcionālā attiecība, jo, kā jau es minēju, vairāk šī programma ir par un ap tādām tehnikām un iekārtām, robotiem. Kas netiek atbalstīts tieši tāpat kā LIA programmā, kaut kādi jau veikti ieguldījumi vai pabeigtas darbības. Jā, tās netiks atbalstītas. Un arī tas pats esošo sistēmu atbalsts. Lūk, un šis droši vien ir svarīgākais slaids, ko es šodien jums rādīšu. Tas ir par to, kāds tad ir uzņēmuma ceļš, lai tiktu pie atbalsta. Pirmais noteikti ir šis pieteikums, kas jums ir jāveic mūsu mājaslapā dih.lv. Tas ir pieteikums uz digitālā brieduma testa pildīšanu, jo tas ir pats pirmais, mums ir jānovērtē jūsu esošais digitālais stāvoklis. Pēc tam balstoties gan uz tā, gan uz komunikāciju ar jums, jo katram uzņēmumam tiek piešķirts eksperts, kurš tātad iet šo ceļu kopā ar jums. Un eksperts arī izstrādā digitālās attīstības ceļa karti. Paralēli tam tiek slēgts arī līgums ar jums. Ja ir vajadzīga, tad ir arī kaut kāda konsultācija, pat varbūt vizīte klātienē. Noteikti ir arī šī klienta pārbaude. Ne visi var pretendēt uz atbalstu. Ir arī izslēdzošās nozares, kuras skatās pēc NACA kodiem. Ir arī dažādi ierobežojumi, kā sankcijas pieņemsim, kā sodāmība. Tur ir pietiekami nopietni pārbaude, kuru veicam mēs savā pusē attiecībā uz jums. Lūk, un tad, kad tas viss ir formālais izdarīts, tad mūsu eksperti izstrādā ceļa karti. Un ar šo ceļa karti un digitālā brieduma testu jūs ejat uz LIA vai uz Altumu attiecīgi pēc tā, kādu projektu jūs vēlaties veikt. Un šo visu, kā teikt, paku iesniedziet arī LIA un Altumā, jo mēs esam tie, kas tieši nodrošina un pārbauda šo digitālo komponenti. Finansējumu attiecīgi piešķir vai nu LIA vai Altums. Tad notiek arī viņu pusē projekta izvērtēšana, un tad jau sākās projekta ieviešana. Tajā brīdī, kad jūs esat apstiprināti, jūs veicat cenu aptauju vai attiecīgi iepirkumu procedūru. Ja projekts ir virs 70 000, tad jums ir jāveic iepirkuma procedūra. Cenu aptauja ir līdz šiem 70 000, kas paredz kaut vai izsūtīt e-pastā pieprasījumu trīs uzņēmumiem, piegādātājiem potenciāliem. Ja? Tāpēc ir ļoti būtiski līdz tam arī veikt priekšizpēti, kas vispār jums spēj piegādāt to, kas jums ir vajadzīgs. Ja? Un tad jau tādā zemajā startā gatavībā, ja, tā cenu aptāja, tad jau ir tikai tāds īsa laika jautājums.
Nu, lūk, un tad notiek projekta ieviešanas fāze. Tad, kad tas ir izdarīts, jūs pie mums atgriežaties atpakaļ un sakat, es esmu projekta ieviesis, mēs jums lūdzam izpildīt vēlreiz otrreizējo digitālo briedumu testu. Jūs esat uzrādījis tajā progresu. Mūsu eksperts attiecīgi sniedz atzinumu par to, kāds ir bijis investīcija liederīgums, vai viss ir sasniegts, kas ir jāsasniedz, visi efektivitātes rādītāji, sasniedzamie rādītāji. Tad mēs dodam zaļo gaismu un attiecīgi pēc lēmuma tiek jums piešķirt šis atbalsts sākotnēji, tātad jūs investējiet 100% savus līdzekļus un pēc tam, pēc projekta pozitīvas ieviešanas jums tiek atgriezts attiecīgajā intensitātē, kā es minēju, bija tabuliņā minēts, jums šos procentus atpakaļ. Un kādas nozares tad netiek atbalstītas? Jā, kā es minēju, ne visi var tikt pie atbalsta. Te jūs varat izlasīt, kas ir gan LIA, gan Altuma programmā, kādi ir šie ierobežojumi. Nu, galvenokārt, jā, tas ir kas varbūt ir aktuāli, tā ir kaut kāda alkohola tirdzniecība, atkritumu savākšana, apstrāde, izvietošana, varbūt ir kaut kāds šis atbalsts enerģijas ražošanai. Nu, lūk, tās ir tādas izslēdzošās nozares, kuras, diemžēl, nekvalificējas atbalsta saņemšanai. Ja? Un par to, kādas tad ir prasības, nedrīkst būt nodokļu parādi, ja, nepārsniedz 150 eiro. Projekta aktivitātes, kā es minēju, var būt saistītas vai apvienotas arī ar Altuma programmu. Tātad jūs varat veikt gan projektu LIA programmā, gan arī Altuma programmā galvenokārt, lai tas svarīgi saprast, tas, lai nav kaut kāds dubultais finansējums, lai šie projekti ir atsevišķi. Tas ir arī ļoti būtiski. Neesat sankciju sarakstā, noteikti projekts nedrīkst nodarīt būtisku kaitējumu vidē, un ļoti būtiski ir šie vides mērķi. Nav bankrots, maksāt nespēja, likvidācijas procedūra, nu tādi klasiskie ierobežojumi. Un, jā, ja jūs darbojaties kādā no neatbalstāmajām nozarēm, bet, ja jūs spējat nošķirt šīs finanšu plūsmas un atbalstāmās darbības, tātad jums ir arī dažādas nacis uzņēmumā, tad, attiecīgi, ir iespēja pretendēt šo finansējumu. Tāpēc arī katrs projekts, kā es minēju, tiek piesaistīts eksperts katram uzņēmumam, un katrs projekts tiek ļoti individuāli vērtēts. Un ko tad darīt šodien? Kādi ir tie mājas darbi uzņēmumam? Noteikti skaidra vīzija par to, kādus biznesa procesus jūs vēlaties sakārtot un ar ko sākt. Jā, pārliecināties par līdzfinansējumu pieejamību, noteikti pārdomāt efektivitātes rādītājus un ietekmi uz šiem uzņēmumu procesiem kopumā, jo šī digitālās attīstības ceļa karte paredzēs attiecīgi pozīciju par to, kādi ir šie efektivitātes rādītāji un kādi ir sasniedzamie rādītāji projektā. Un pēc tā jūs arī tiksiet pēc tam pārbaudīt, līdz ar ko un kas spēj palīdzēt. Noteikti spēj palīdzēt konsultēties ar potenciālajiem piegādātājiem. Kopā ar viņiem jūs vislabāk spēsiet nodefinēt šos efektivitātes rādītājus. Līdz ar ko tas tāds silts ieteikums, tāpēc to priekšizpēti, ja, noteikti ir jāveic katram pašam šajā mājas darbā. Nu, lūgt, jā, apzināt iespējamos šos partnerus, kas jums vispār spēj piegādāt tādu risinājumu, un pats svarīgākais ir pieteikties digitālā brieduma testa noteikšanai un ceļa kartes izveidē, kas ir noteikti var noskanēt šo QR kodu, kas aizvedīs jūs uz mūsu mājaslapu. Nu, lūk, un ja jums galīgi nav skaidrības, ko darīt, ar ko sākt, tad mēs noteikti aicinām arī uz Kickstart digitalizācijas treniņiem. Šeit ir mūsu mājaslapa, kurā tad mēs ļoti kvalificētu un efektīvu, teiksim tā, mentoru vadībā nodrošinam digitalizācijas treniņu, kas ir vairākas tikšanās, kurā tad iziet cauri uzņēmumu biznesa procesiem. Ir arī dažādi mājas darbi, darbnīcas, biznesa modelēšanas un gala beigās jums ir ļoti skaidra vīzija, ar ko sākt.
Un es gribētu pat teikt tāds gandrīz ceļa kartes pamats, jo ceļa kartes tiek izstrādātas ļoti ciešā sadarbībā ar šiem ekspertiem. Jums būs jādod savus ieguldījumus, noteikti paredziet tam laiku, jo neviens cits kā jūs tikai labāk nespēs un nezin šo uzņēmumu iekšējo procesu, attīstību, kā arī šos izaicinājumus. Tāpēc tas ir tāds ļoti ciešs darbs kopā ar mūsu ekspertiem. Un kas ir svarīgi, noteikti sniedziet tādas ļoti izsmeļošas atbildes tajā brīdī, kad jūs pildat pieteikumu, jo izsmeļošāk būs, jo mazāk jautājumu mums būs ekspertiem, un jūs vienkārši ātrāk tiksiet pie šīs ceļa kartes, jo mums ir bijuši gadījumi, kad mēs, kā teikt, futbolējamies vairākas reizes ar šo klientu, un tad tas gaidīšanas laiks ir patiešām ārkārtīgi liels, jo jāsaprot to, ka vēl ne tikai mums ir svarīgi saprast, kas jums ir nepieciešams, bet arī pēc tam tālāk šī informācija kvalitatīvā veidā mums jānodod tālāk uz LIA un Altumu. Tātad maksimāli sniedziet informāciju par un ap uzņēmumu un arī iecerēto projektu. Lūk. Un mēs esam visā Latvijā, mēs neesam tikai Rīgā. Mums ir kontaktpunkti un pārstāvniecības visos reģionos, līdz ar ko noteikti piefiksējiet, ar ko jums ir jārunā. Ja jūs nākat no konkrēta reģiona, un pretī vienmēr būs cilvēks, kurš atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Tā kā mēs noteikti gaidām jūs ciemos, un mēs aicinām būt daļai no šīs aktīvās Latvijas digitālās komunas, jo, kā es minēju sākumā, ir liela interese, ir vairāk kā 3000, jo pie 4000 pieteikumu. Tā kā ir pēdējais laiks, es Līgai absolūti piekrītu, ir pats pēdējais laiks, lai sāktu domāt par šo digitalizācijas projektu ieviešanu. Paldies, tas no manis. Jā, Ilze, liels paldies. Es domāju, ļoti daudz praktiskas un noderīgas informācijas. Es domāju, ka tie, kuri šodien ir pieslēgušies un tie, kuri iespējams skatīsies šo te semināru ierakstā, noteikti būs ko padomāt un noteikti ir gūtas vairākas atbildes. Bet jā, ir arī saņemti jautājumi no mūsu šīs dienas klausītājiem. Varbūt tad Ilze kopā arī mēģināsim uz tiem atbildēt. Tā, ko tad mazais uzņēmums reāli var izmantot šajā digitalizācijā? Kādi ir ieteikumi mazai galdniecībai, kurai ir CNC vadības aparatūra un grāmatvedības programma jums? Jā, jūs noteikti attiecīgi jāsaprot, vai vispār šī grāmatvedības programma, pieņemsim, jums apmierina, vai kā teikt, visas problēmas tās risinā, vai viss savietojamība būt citām sistēmām. Ja, pieņemsim, nav, ir iespējams šādu grāmatvedības programmu izmantot, piemēram, vai kādu citu. Un, jā, galdniecība ir pilnīgi noteikti kā atbalstāma nozare un attiecīgi dažādi procesi, piemēram, uzskaites sistēmas, dažādas uzskaites sistēmas jūs varat piemērot, jūs varat dokumentu vadības sistēmas piemērot, jūs varat savietot dokumentu vadību vai loģistiku ar pārdošanu, tā pati e-komercijas platforma. Ja jums ir vai nav mājaslapa, pieņemsim tās izveide, ļoti daudz šie iespējami risinājumi. Tas, ko es rādīju tajā tabulā par biznesa procesiem, tur bija attiecīgi pretī dažādi piemēri. Uz visiem jūs varat arī kā mazais uzņēmums pretendēt. Tā kā es domāju, ierobežojumi, tā principā gandrīz nemaz nav. Jā. Jā, tieši tā, tad aicinājums ir ķerties klāt un skatīt savu biznesu, visus procesus un analizēt un skatīties tiešām tā kā Ilze arī teica, kur ir šie te pudeles kakli, kas neļauj attīstīties, kas ir tas, kas sekmēs šo te izaugsmi, jo kaut ko vienkārši izdarīšanas pēc noteikti nav vērts, ir jāskata teiksim arī no tās ieguvuma perspektīvas.
ko sagatavot pirms digitālās kartes izstrādes. Manuprāt, bija lielisks slaids prezentācija, kuru visi arī, kuri pieteikušies uz šo semināru, bija saņēmuši savā e-pastā. Bet varbūt Ilze tās galvenos punktus vēlreiz 2 vārdos. Pirms digitālās attīstības ceļakārtas noteikti šos efektivitātes rādītājus saprast, ko sistēma vispār ieplānotā sistēma spēja dot ārā. Noteikti sazināties vai vismaz potenciāli apjautāt, kādi ir šie pakalpojumi sniedzēji. Ja? Kā es minēju, šī tirgus priekšizpēte ir ļoti svarīga. Tas noteikti ir mājas darbs, un kas ir ļoti svarīgi, veltīt šo laika resursu un sagatavot kvalitatīvu pieteikumu. Tie būtu sākotnēji jau ļoti labi. Un, ja to izdarītu, tas būtu ļoti, ļoti labs pamats jau šim digitalizācijas projektam. Tā kā tie varētu būt tādi galvenie mājas darbi, jā. Šeit ir komentārs par to, ka LIA dažus uzņēmējus informē, ka netiek galā ar šo projektu, nav kapacitātes. Lēmumi tiek atlikti mēnešiem un iesaka sākt realizēt projektu uz savu risku. Ir kāds komentārs, šobrīd ir daudz gribētāju. Ir daudz gribētāju, es attiecīgi negribētu runāt LIA vārdā, jo te ir minēts, ka LIA informē uzņēmējus. Bet, jā, protams, kā es minēju, tā interese ir ļoti liela un attiecīgi, lai ir, protams, tā ir rindas kārtība. Ja es minu 3000, tad rēķināties, ka 3000 ir jāuztais digitālās attīstības ceļakartes, un tas ir pietiekami individuāls darbs ar katru no klientiem. Līdz ar ko, tāpēc tie mani ceļavārdi bija par to kvalitatīvo pieteikumu iesniegšanu, ja? Maksimāli tādas ļoti izvērstas atbildes dot, lai mēs ar jums, kā potenciālo klientu, tiekam ātrāk uz priekšu, lai jūs varat ātrāk uzsākt šo digitalizācijas projektu. Līdz ar ko, jā, ir jābūt pacietīgiem, jā, tas prasa laiku, bet es negribētu piekrist tam, ka jāsāk uz pašu risku realizēt šis projekts, jo, ja jūs realizēsiet un sāksiet jau šo projektu realizāciju, tad jums kaut kādā brīdī, pieņemsim projekta vidū, jūs nevarēsiet attiecināt izmaksas. Līdz ar ko es nerekomendētu uzsākt projektu, kuram jūs vēlties iegūt finansējumu. Jā, šis, man liekas, ir ļoti tas būtiskais teikums. Un no manas puses, Ilze, jautājums savukārt, cik tad ir eksperti, kuri Edits strādā ar uzņēmējiem? Cik liela ir jūsu komanda? Mums ir komanda pietiekama, mums gan ir uz LIA projektiem, gan uz Altuma projektiem, un kā es minēju, mums arī ir šīs pārstāvniecības reģionos, tā ka kopā ņemot ir pietiekami. Vienmēr var būt vairāk, jā, bet kā nu ir tā? Jā, labi. Jā, jautājums par ierakstu. Kāds nav spējis pievienoties, bet ir ieguvis šo te, ir uzdevis jautājumu Slido ieraksts. Es ceru, ka tehniski viss ir veiksmīgi šobrīd ierakstās un ieraksts būs pieejams. Tas būs pieejams gan pēc neilga laiciņa Lursoft YouTube platformā. Tā kā varēs noskatīties gan tie, kuri šodien jau ir klātesoši, gan arī citi interesanti. Šeit ir jautājums par kāds, kurš jau ir aizpildījis digitālā brieduma testu, LIA vērtē šobrīd. Jautājums ir, vai 5000 atbalstu var izmantot gan mājaslapai, gan grāmatvedības digitalizācijai? Atbilde ir jā, kopā ņemot šos tātad atbalsta kopējā summa ir šie 5000. Ja jūs ierakstaties 5000, tad jā, var gan grāmatvedības sistēmai, gan attiecīgi mājaslapā. Bet vai es pareizi saprotu, tie ir 2 projekti, kuri tad secīgi tiek īstenoti? Tie ir 2 projekti dažādi.
Labi. Jautājums par sankcijām. Sankciju neievērošana diezgan riskants pasākums. Vai varat raksturot, cik operatīvi un aktuāli pie jums nonāk dati par sankcijām pret uzņēmumiem? No Lursap puses tad varu arī komentēt, ka visos mūsu pakalpojumos mēs izmantojam šos te pirmavotus sankciju piemērotāju datus no viņu strukturētajiem datiem. Tiklīdz dati ir ielikti, tā mēs tos arī atjaunojam katru stundu. Mūsu sistēmas pārbauda, vai nav kāds jauns izmaiņas šajos sankciju sarakstos, līdz ar to izmantojot mūsu rīkus gan pārbaudēm, gan pēc tam uzraudzībai. Jūs šos datus saņemsiet maksimāli operatīvi. Atgādināšu, tas ir Latvijas, Eiropas Savienības, ANO, OFAC, gan pilnībā bloķējuši šis SDN saraksts, gan non-SDN saraksts, gan arī Lielbritānijas sankcijas. Un pačukstēšu tūlīt būs klāt arī, es tā tur rīkšķus, būs klāt arī vēl kādas NATO dalībvalsts sankcijas, bet par to tad var sekot līdzi informācijai aktuālajai Lursaft blogā. Vai ir iespējams saņemt eksperta konsultācijas pirms digitālā brieduma testa? Īsā un garā atbilde. Īsā atbilde varētu teikt, ka jā. Mums ir attiecīgi kontakti mājaslapā. Garā atbilde, es pat ieteiktu labāk sākt ar digitālā brieduma testu un pieteikumu, tāpēc, ka tātad pieteikumā mēs izvērtējam, vai jūs vispār kvalificēties atbalstam. Līdz ar ko pat varbūt netērējot liek jūsu laiku. Vai nu tas ir izējot procedūru, mēs izvērtējam, vai jūs attiecīgi vispār kvalificēties. Un tad ir, kā teikt, tad ir jēga sākt runāt, teiksim, tā par digitalizācijas projektiem. Tas būtu tāds primārais ieteikums. Tomēr sākt ar šo pieteikumu, jo tas ir svarīgi, jā, sākt ar pieteikumu, lai mūsu eksperti jau arī ir lietas kursā. Un primāri arī aprakstot šo galveno problēmu situāciju vai kaut kādus šos izaicinājumus uzņēmumā, jā, kas tad ir, noteikti tā būs daudz efektīvāka saruna, daudz tāda mērķētāka uz konkrētā risinājuma risināšanu. Es gribētu teikt, ka sāciet labāk, aicinājums ir sākt ar pieteikumu. Paldies. Jautājums par grozījumiem. Ilzi, jā, minējāt, ka šobrīd ir šie izskatīšanā grozījumi. Vai ir plānota kādas izmaiņas atbalsta intensitātē Rīgas Pierīgas reģionā? Nē. Tā kā labi. Vai ir godīgi mainīt atbalstu mazajiem no 5,000 uz 10,000? Ja realizē par 5,000, vai varēs realizēt vēl par 5? Tāds ir jautājums. Jā, varēs realizēt šādi vairākus projektus, sasniedzot no 5 līdz tagad uz 10,000. Tas ir pat ļoti godīgi un tas ir pat vēlams un visi uzņēmumi plaudē plaukstas par to, ka mūsdienās jau īsti par 5,000 vairs neko iegādāties ir pagrūti. Jā, visu inflācijas ietekmi un vispārējais, tā kā tas ir, mēs esam izcīnījuši to, kad šis finansējums varēs tikt palielināt līdz 10,000. Tā kā, tad gaidām to gala lēmumu, tad, kad stāsies spēkā grozījumi, turam visi īkšķi, lai tas notiktu un būtu pieejami šie te resursi. Kas notiek, ja Lijā izvērtē ilgāk kā 30 dienas? Vai ir informācija par to? Ja ir kaut kādi, tas, ko es varu vienkārši tagad Lijā vārdā atkal runāt, ja ir kaut kāda papildus informācija uzņēmumam nepieciešama vai ir kaut kāds problēmas ar projektu pieteikumu kā tādu, tad Lijā raksta šo oficiālo atzinumu un pagarina šo izvērtēšanas termiņu. Bet teorētiski būtu jāierakstās šajās 30 dienās kalendārējās. Jā. Tā kā vēlreiz tas par kvalitāti, vai ne? Pieteikumu. Jo labāks pieteikums, jo tas viss ir ātrāk un tā kā
Jā, jo arī LIA, protams, izvērtē projektu arī gan pēc sodāmības sankcijām vispārējā, līdz ar ko mēs neesam atkarīgi, mēs esam diezgan atkarīgi no dažādām arī valsts sistēmām, jā, cik mēs ātri varam dabūt datus, un tas ir tāds liels zirneklis un tīklojums, es gribētu teikt, lai mēs vispār pie kvalitatīvā gala rezultātu nonāktu. Kā izpauž cenu aptauja iepirkums, ja uzņēmums vēlas iegādāties programmu, kas nav katalogā? Tas ir jautājums par šiem digitālā risinājuma katalogu, kas ir pieejams DIH mājaslapā. Jā, ir divas iespējas. Tātad apskatīties to, kādas ir potenciālās iespējas risinājumiem mūsu mājaslapā, kas ir zem kataloga. Droši var arī šīs sistēmas, kas ir katalogā, bet izvērtēt citas, kas ir tirgu pieejamas, kā es minēju jau savā stāstā. Tas ir, ja mēs runājam par cenu aptauju, tie ir 3 cenu piegādātāji, kuriem mēs prasam finanšu piedāvājumu. Un, iepirkuma procedūra ir pēc iepirkuma procedūras visiem noteikumiem. Vai ceļa kartes izstrādē pašiem jāpiesakās, vai arī ar mums sazināsies Edits pārstāvji, ja pārējais ir izpildīts? Tas ir saskaņā ar pieteikumu. Tas viss noteikts ar mūsu mājaslapu, kurā jūs piesakaties, un tur ir vairāki posmi, tātad digitālā brieduma tests un jau pieteikums programmai. Attiecīgai, kur jau ir papildus jautājumi, kas tiek iekļauts ceļa kartē. Un tad jau tālāk ir saziņa mēs sazinamies tātad ar klientu par tālāku ceļa kartes attīstību. Ja ir iecerēts veikt šo digitalizāciju pašu spēkiem, vai ir iespēja saņemt atbalstu? Šeit kā piemērs minēts izstrādāt mājaslapu ar īpašu funkcionalitāti. Tātad paši spēki, vai veikt paši spēkiem. Es varbūt nedaudz nesaprotu jautājumu. Paši spēkiem, tātad paši veidot šo te mājaslapu. Nē, paši nevar izstrādāt. Nevar, nē. Tad piesaistot šos te partnerus. Šis tātad sankciju, šie ir, kāds ir pēdējais teikums, kāds ir termiņš šim atbalsta pasākumam? Vēlreiz tad, Ilze. 26. gada 30. jūnijas. Tas ir tad, kad ir jābūt pabeigtam šim te projektu realizācijai, ja? Jā. Tā kā vēlreiz šis aicinājums nevilgarumā, bet pieteikties, jā. Jā, tā kā. Liels paldies, Ilze, par sarunu. Es domāju, ka šī pusotra stunda, kas ir pavadīta kopā tie, kuri pieslēdzās, vai tie, kuri skatīsies šī te semināra ieraksta pēc tam, būs bijusi noderīga. Paldies tev, veiksmi jūsu speciālistiem un ekspertiem darbā, lai sokās, un uzņēmējiem savukārt aicinam izmantot šīs te piedāvātās finansēšanas iespējas un celt savu konkurētspēju un digitalizēt, efektivizēt savus iekšējos procesus. Paldies, saku Ilzai un jums visiem, kas klausījās, tad uz tikšanos citos Lursat rīkotajās semināros. Visu labu!